Dargie draugi, labvakar, slavēts Jēzus Kristus, un mēs pēc neilga pārtraukuma turpinām ar jums nodarboties ar garīgas dzīves teoloģiju par pamatu šīm lekcijām, ko es mēģināju jums lasīt online. Es ņemu par pamatu savu grāmatu Ievads garīgas dzīves teoloģijā. Turpināsim šodien tālāk, un šodienas temats man šķiet, ka katrs no tiem ir ļoti svarīgs, un parunāsim šodien par garīgo pieredzi. Uzdosim sev jautājumu, kas tas vispār ir tā garīga pieredze, un kā mēs varētu to atpazīt, ka tā patiešām ir garīga, un pamēģināsim arī šo pieredzi klasificēt. Pirms mēs runājam par vispār garīgo pieredzi, tomēr būtu jāatdala divi pieredzes veidi. Jāatdala reliģisko pieredzi no garīgas pieredzes. Kas tas ir tā reliģiskā pieredze? Reliģiskā pieredze ir cilvēka iekšējo pārdzīvojumu kopums attiecību uz savas reliģiskas tradīcijas objektu. Tas nozīmē, ka katra reliģijā var notikt tāda lieta, vai cilvēks var gūt tādu pieredzi, ko mēs saucam par reliģisko pieredzi. Tas ir viss, ko cilvēks pārdzīvo sakarā ar to, kas saistās ar viņa reliģiju. Un šeit ir jāpiebilst, ka reliģiskā pieredze kā tāda ir iespējama dažādās reliģijās, un pat jāsaka, ka pat arī mēs, protams, varētu par šo lietu diskutēt, bet, manuprāt, mēs varam arī runāt arī par reliģisko pieredzi ārpus reliģiskā konteksta. Jo, kad cilvēks domā par kaut kādām augstākām idejām, par augstākiem ideāliem, ja mēģina šos ideālus īstenot savā dzīvē, un vienlaicīgi viņam ir zināma bijība, zināms respekts pret šiem ideāliem vai cilvēkiem, arī tas var būt garīga pieredze, tas varētu būt reliģiskā pieredze vai kvazireliģiskā pieredze. Bet, kā mēs redzēsim tālāk šodienas lekciju gaitā, tomēr reliģisko pieredzi ir tiešām jāierobežo ar reliģisko kontekstu, jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt arī līdz, varētu teikt, tādām patoloģijām. Piemēram, no katoliskā redzes punkta, no teoloģiskā redzes punkta, tāda patoloģija, es, protams, paņemšu šo vārdu pēdiņās, jo tajā laikā tas neskaitījās patoloģija, jo cilvēki pilnīgi savādāk skatījās uz pasauli, bet tāda patoloģija varēja būt imperatora godināšana Romas impērijā kā dievu, jo imperators nebija tikai augstāka ranga amata pildītājs. Tas nebija tikai vadības vai valdības galva. Tas nebija tikai valsts vissvarīgākā persona. Daži imperatori uzskatīja sevi, ka viņi ir dievi, un līdz ar to viņiem pienākas arī dieviškais kults. Un starp citu, daudzi kristieši tika vajāti nevis par to, ka viņi bija uzticīgi Kristum, jo nevienmēr tas bija galvenais iemesls. Viens no svarīgiem iemesliem kristiešu vajāšanu laikā bija tas, ka viņi nevēlējās atzīt imperatoru kā dievu, jo Romas impērijā īstenībā ierēdņiem bija vienalga, kam tu tici, Kristum, Mitrai, kādiem citiem dieviem vai dievekļiem. Galvenais, lai tu arī imperatoram atdotu godu, jo tādā veidā tu parādi savu lojalitāti valstī. Skatoties no šodienas redzes punkta, mēs varam skaidri pateikt, ka tomēr tas ir pilnīgi garām, jo tomēr imperatoriem nepienākas dieviškais kults. Un tāpēc es strikti uzstāju, ka no vienas puses tāda lieta vai tāda pieredze kā reliģiskā pieredze, viņa tomēr var palikt tikai un vienīgi reliģiskā kontekstā. Bet katrā reliģiskajā pieredzē mēs varam pamanīt vai varam definēt divus svarīgus aspektus. Pirmais no tiem aspektiem ir emocionālais aspekts, jeb pārdzīvošanas, piedzīvošanas aspekts, jo
cilvēks, kā mēs jau bijām runājuši, ir integrāla būtne, un ja mēs kaut ko pārdzīvojam, mēs to pārdzīvojam ar visu sevi. Un viens no šiem pārdzīvošanās aspektiem ir arī mūsu emocionālā pasaule, arī vērtību pasaule. Cilvēks pārdzīvo savu ticību, vienalga kādā reliģijā, arī emocionāli. Es domāju, ka katram no mums kaut kas ir līdzīgs, ja mēs, piemēram, apciemojam, ienākam kaut kādā baznīcā, kura mūs sajūsmina ar savu arhitektūru. Pavisam nesen, pāris dienas atpakaļ, es biju Milānā, garam braucot, jo nolēmu pa ceļam no Romas uztaisīt sev vismaz tādu vienas dienas ekskursiju pa Milānu. Un kad es iegāju Milānas Doma baznīcā, protams, man nepatika, ka par to bija jāmaksā, bet, lai cilvēki varētu sargāt šo baznīcu, lai varētu šo baznīcu restaurēt, noteikti ziedojumi ir vajadzīgi. Es iegāju Milānas baznīcā un apsēdos solā, un kad skatījos, mēģināju tā izolēt sevi no tās turistu atmosfēras, piegāju tuvāk, cik bija iespējams, lai arī palūgties šajā baznīcā, mani sajūsmināja šīs baznīcas tāds majestatiskums, ka katrā stūrītī šajā baznīca bija kaut kāds altāris, kaut kāda figūra, kurai bija arī sava nozīme. Un es tad sēdēju un skatījos un domāju, cik daudz cilvēki bija ieguldījuši darba, lai šī baznīca būtu tapusi, cik cilvēki rūpējās par šo baznīcu, lai tā būtu saglabāta līdz mūsdienām, un rūpējas arī tagad. Protams, daudziem tas varētu būt zināmā mērā bizness, bet tomēr tas neizslēdz arī šo reliģisko aspektu. Tā kā šis emocionālais vai pat dziļākais pārdzīvošanas aspekts, viņš ir ļoti svarīgs. Bet reliģiskajā pieredzē ir arī otrs ļoti svarīgs aspekts, proti iet runa par izziņas, jeb intelektuālo aspektu. Jo, kad mēs pārdzīvojam savu religiozitāti, kad mēs pārdzīvojam savu ticību, mūsu prāts, mūsu izziņas spējas, viņas nevar palikt novārtā. Viņas nevar palikt izolētas un viņas nevar būt nepamanītas. Piemēram, tajā pašā Doma baznīcā mani uzrunāja, piemēram, viena no vietām, kur es uzdevu sev jautājumu, bet kāpēc tieši šis krusts atrodas šeit? Kāda ir šī krusta vēsture? Un es stāvēju tur pie šī krusta un telefonā, internetā meklēju kaut kādu informāciju gan par visu Doma baznīcu, gan arī par šo konkrēto Milānas Doma baznīcas krustu. Vai vēl viens moments, kas man ļoti uzrunāja, tas bija bīskapa sēdeklis, jo Milānas diecēzes bīskaps ir parasti kardināls, un tā ir liela diecēze, svarīga, viena no svarīgākām Itālijas diecēzēm. Un tad es skatījos, kur tieši ir šis bīskapa tronis, šī bīskapa amata vieta. Ja? Un uz šo vietu nevar ieņemt nekāds cits, ja, piemēram, kāds cits celebrē misi Doma baznīcā, viņš ieņem citu vietu, nevis bīskapa vietu, tā ir rezervēta tikai viņam. Kāpēc viņš sēž tieši tur? Ja? Kā tas izskatās no viņa perspektīvas, kad viņš skatās uz baznīcu? Ja? Un tad ieslēdzas arī šis intelektuālais līmenis, ieslēdzas šī mana intelektuāla daļa, lai arī manu religiozitāti vai šo reliģisko pieredzi, šo sajūsmināšanu par baznīcu, Doma baznīcu, lai arī mazliet pārlikt tādā intelektuālajā sfērā, lai arī pameklēt atbildes uz tiem jautājumiem, kas man rodas šajā apmeklēšanā. Tā kā mēs redzam reliģiskajā pieredzē, tūlīt mēs mēģināsim arī precizēt, kādas ir šīs reliģiskās pieredzes, bet visvarīgākais reliģiskajā pieredzē ir atcerēties, ka reliģiskā pieredze ietver visu cilvēku. Mēs arī par to pēc brīža runāsim. Bet vissvarīgākais ir gan šis pārdzīvošanas, gan arī šis intelektuālais līmenis, kurus nevar izslēgt. Bet dosimies mazliet tālāk. Es lūdzu piedošanu, jo es atvedu nelielu augstēšanos no Milānas, bet nekas bīstams. Bet parunāsim tagad par garīgo pieredzi, jo runājot par reliģisko pieredzi, kā es minēju,
mēs varam runāt par daudzām reliģijām. Bet rodas jautājums, vai autentiska garīga pieredze ir iespējama, vai kur viņa ir iespējama. Tas ir pirmais jautājums, un ja mēs atbildēsim, ka tā ir iespējama kristietībā, tūlīt es pateikšu, kāpēc, tad vai viņa ir iespējama arī citās reliģijās. Sāksim ar to pirmo. Ar ko atšķiras reliģiskā pieredze no garīgas pieredzes? Pirmām kārtām atšķirās ar to, ka garīgas pieredzes tāds pamats ir interpersonālas attiecības. Ko tas nozīmē? Ka garīgajā pieredzē es ienāku interakcijā, miedarbībā, es ienāku attiecībās nevis ar kaut kādu abstrakto dievu, nevis ar kaut kādu absolūtu vai kaut kādu tuvāk nedefinējamo spēku, bet es ienāku attiecībās ar trīsvienīgo dievu, tas nozīmē ar tādu dievu, kādu viņš man vēlējas sevi parādīt. Tas nozīmē, atcerēsimies, kas ir atklāsme. Atklāsme faktiski ir tas, ko Dievs vēlējas mums atklāt par sevi. Mēs šo atklāsmi atpazīstam, mēs vēlāk to arī kaut kāda veida kodificējam svētajos tekstos, un vēlāk no šiem tekstiem mēs izvēlamies tos, kas atspoguļo mūsu ticību, un to mēs saucam par atklāsmi, kas ir ietverta svētajos rakstos. Protams, es ļoti tagad vienkāršoju šo procesu, vienkārši atgādinot jums, kas tas ir tā atklāsme. Un mēs ticam, pierādīt mēs to nevaram, bet mēs ticam, ka Dievs tieši tā vēlējas pastāstīt mums par sevi. Jo šī plaisa starp cilvēku un Dievu nav iespējama, mēs neesam spējīgi šo plaisu kaut kādā veidā pārkāpt, pārlēkt. Parasti ir tā, ka Dievs ir tas, kurš iziet mums pretī, kurš būvē šo tiltu starp dievišķo un cilvēcisko. Un tieši šajā tikšanās notiek Dieva atklāsme. Tas nozīmē, ka Dievs atklājas un atklāja sevi tādu, kāds viņš ir. Protams, viņš neatklāja sevi pilnu, jo Dievs ir bezgalīgs un nav iespējams bezgalīgumu ietvert kaut kā galīgajā, kaut arī Kristus personā tas bija iespējams, bet tas ir drīzāk izņēmums nekā norma. Bet Dievs atklāja sevi no sevis tik daudz, cik viņš vēlējas mums atklāt, cik mums būs nepieciešami, lai sasniegtu viņu, lai sasniegtu pestīšanu. Un, ja mēs runājam par garīgu pieredzi, tad vienkāršāk sakot, garīga pieredze tā ir tikšanās ar to patiesu Dievu, kurš sevi mums atklāja Jēzu Kristu un arī caur Svēto garu. Protams, es saprotu, ka tas skan diezgan teoloģiski, bet mēs esam tomēr teoloģijas lekcijā. Līdz ar to es domāju, ka nav iespējams tā iedziļināties un šos varbūt diezgan tādus pierastus saukļus, štampus skaidrot, bet pieņēmiet kā normu, kā runājot, ka mēs atklājam kaut ko caur Jēzu Kristu svētajā garā, tas nozīmē, ka Dievs iznāk mums pretī, kad pats Dievs vēlās satikties ar mums. To mēs domājam, kad mēs izmantojam šos iedzienus. Un garīgajā pieredzē notiek tieši tas, ka Dievs iznāks mums pretī, un mēs sastopamies ar Dievu kā personu. Nevis ar ideju, nevis ar vērtību, nevis ar kaut kādu abstraktu, nevis ar kaut kādu spēku, vai kā viens no priesteriem man patīk šis formulējums, viņš parasti saka, ka kaut kādu svētīgu radiāciju. Nē, bet mēs sastopamies ar personu. Un patiesa garīga pieredze, viņa vienmēr ir interpersonāla. Tas nozīmē, ka mēs sastopamies ar Dievu pašu. Mēs sastopamies ar viņu kā ar personu. Protams, citu reliģiju pārstāvji varētu mums pārmest un pateikt, jā, bet arī mūsu reliģijā Dievs ir patiess. Ja? Parasti es atceros tādu interesantu tādu salīdzinājumu, ko izmanto viens no zinātniekiem, kurš cīnās pret viltus zinātni. Un es, protams, viņu ļoti cienu par to, ka viņš ir pret viltus zinātni, bet no otras puses viņš sevi arī deklarē kā ateists un mēģina arī cīnīties ar teoloģiju.
Un viņš parasti saka tādu joku, ne joku, pusjoku, ne pusjoku, bet saka, ka viņš no reliģiskā cilvēka neatšķiras gandrīz ne ar ko. Jo pasaulē pastāv kādas 5000 reliģiju, tas nozīmē, ka ir 5000 dievu, visi reliģiozie cilvēki atzīst savu un noraida citus, tas nozīmē, ka atzīst vienu un noraida 4999, tad viņš vienkārši noraida visus 5000. Līdz ar to viņš neko neatšķirās no visiem pārējiem ticīgiem cilvēkiem. Pusjokus, protams, es to saku, bet tas ir ļoti nopietns iemesls diskusijai un ļoti nopietns diskusijas temats, vai patiešām citās reliģijas mēs nesastopam arī patiesu dievu, vai patiešām arī citās reliģijas nav iespējama ne tikai reliģioza pieredze, reliģiskā pieredze, bet arī patiesa, autentiska, garīga pieredze, tikšanās ar patiesu dievu. Problēma ir tanī, ka citu reliģiju teoloģiju ietvaros, izmantojot viņu jēdzienus, izmantojot viņu pasaules redzējumu, mēs neesam spējīgi to pierādīt. Piedodiet, mēs neesam spējīgi to kaut kādā veidā viņiem parādīt, kā jūs arī gūstat patieso autentisko garīgu pieredzi Jēzu Kristu svētajā garā. Tā kā es to tikko biju mēģinājis definēt. Bet skatoties no katoliskas teoloģijas redzes punkta, skatoties no mūsu perspektīvas, jo šeit jau nāksies kā aksiomu mums pieņemt vai nepieņemt, kā mēs vēlamies, bet ar ticības aktu pieņemt, ka tieši katoliskā teoloģija ir tā īstākā. Ja? Kaut arī jāsaka godīgi, ka arī katoliskā teoloģija neaptver un vēl neietver visu atklāsmes realitāti, nav paskaidrojusi vēl visu un nav devusi atbildes uz visiem jautājumiem. Tā kā nevajag domāt, ka katoliskā teoloģija ir jau pilnīga, jo noteikti arī katoliskajā teoloģijā vēl ir liels ceļš ejams katram no mums un arī teoloģijām. Es lūdzu piedošanu par to balsi, bet tas ir maksa par Milānu, jo, kad es biju Milānā, bija lietus un mazliet samirku. Bet tomēr mēs varam skatīties uz citam reliģijām no mūsu pestīšanas ekonomijas redzes punkta. Pamēģināsim paskatīties uz to caur tādas deklarācijas Dominus Jēzus prizmu. Ja mēs uzdosim jautājumu, ja visi cilvēki ir atpirkti, tad kādā veidā? Viss ļoti vienkārši. Visi ir atpirkti caur Jēzus Kristus upuri. Gan katoļi, gan nekatoļi, gan kristieši, gan nekristieši. Pestīšana visai cilvēcei ir dota caur Jēzu Kristu un iztenojas arī šodien svētajā garā. Tas ir viens. Un līdz ar to, kaut arī visā pilnībā šī pestīšana iztenojas katoļu baznīcā, protams, caur dažiem rītiem un tā tālāk, mēs nevaram noliegt, ka Dievs nav ierobežots tikai ar baznīcu, tikai ar baznīcas redzamām robežām, precīzāk sakot. Līdz ar to, pat ja cilvēks nav kristietis, pat ja cilvēks nav katolis, pat ja cilvēks pieder pie citas reliģijas, vai varbūt viņš ir, vai sevi pozicionē vismaz kā areliģisks, jeb nepiederošs, es varbūt pateikšu savādāk, akonfesionāls, tas nozīmē nepieder ne pie vienas konfesijas. Tad, protams, ka arī viņš ir spējīgs gūt autentisko garīgu pieredzi, bet zem diviem noteikumiem. Pirmais ir tas, ka viņš patiešām meklē patiesību, respektīvi Dievu, un otra lieta, ja Dievs viņam gribēs šo pieredzi dāvāt. Tāpēc nemēģināsim ierobežot Dievu runājot par garīgu pieredzi arī citās reliģijās, bet vienlaicīgi atcerēsimies arī savu identitāti un atcerēsimies arī to, kā tieši kristietībā mēģina kodificēt, skaidrot un sludināt tieši tādu Dievu, kāds viņš vēlējās mums sevi parādīt, un arī sludināt to pestīšanu, kādu Dievs dāvāja caur Jēzu Kristu un, protams, svētajā garā. Līdz ar to arī citās reliģijās šī pestīšana ir iespējama, un šī garīga pieredze ir iespējama, bet
viņa tik un tā notiek caur Jēzu Kristu svētajā garā. Ja, piemēram, iedomāsimies, budistu, jā. Protams, ar budismu tur vēl liels jautājums ar to dieva koncepciju, bet, pieņemsim, ka tas ir meklējošs budists, kurš ir ļoti inteliģents un uzdot pareizus jautājumus tagad. Tāds ideālais cilvēks, kurā reāli neeksistē, bet mūsu teoretiskiem eksperimentiem tādi noder. Iedomāsimies, ka cilvēks, būdams budists, gūst patiesu autentisku dieva klātbūtnes pieredzi. Viņš pēkšņi sāk lūgties un pēkšņi kaut kādas lietas viņam paliek skaidras, viņa personība kļūst integrālāka, viņš kļūst nobriedušāks psiholoģiski, emocionāli, garīgi, intelektuāli un tā tālāk. Vai viņa pieredze ir notikusi pateicoties budismam? Nē, viņa notika budisma kontekstā, bet tik un tā, kaut arī viņš neapzinājās to, notika caur Jēzu Kristu svētajā garā. Kāpēc? Jo Kristus ir nomiris par visiem. Kristus upuris ir par visu cilvēci. Un svētais gars darbojās tur, kur vēlās viņš, nevis tur, kur baznīckungi viņam liks darīt. Kaut arī tur, kur baznīckungi viņam liks darīt arī, jo, piemēram, kad notiek kristības sakraments, es ticu, ka caur šo sakramentālo darbību svētais gars nonāk par šo kristamo, vai kad bīskaps piešķir iestiprināšanas sakramentu, viņš faktiski liek svētām garam nonākt par šo cilvēku ar visām 7 svētā gara dāvanām. Un no vienas puses, jā, baznīcas kungi liek Dievam darīt kaut ko, bet no otras puses viņi to liek darīt tikai tāpēc, ka Dievs pats to vēlās. Nevis tāpēc, ka mēs viņu piespiežam un mums ir kaut kāda ietekme uz Dievu. Līdz ar to Dievs patiešām darbojas tā, kā vēlās viņš, nevis tā, kā vēlamies mēs. Un ja viņš darbojas baznīcā, viņš darbojas baznīcā tāpēc, ka vēlās to viņš, un ar savu atklāsmi, ar savu baznīcu, viņš atstāja instrumentus, un kad mēs runāsim par sakramentiem, mēs pie tā vēl atgriezīsimies, viņš atstāja instrumentus, lai mums būtu redzamas zīmes tam, ka Dievs patiešām ir klāt, un ka šajās redzamajās zīmēs ir ietverta arī Dieva žēlastība. Bet, par to mēs runāsim pēc kāda laika. Katrā ziņā arī nekatoliskās reliģijās, arī nekristīgās reliģijās, pat ārpus konfesijām ir iespējama autentiska garīga pieredze. Un tagad mēģināsim padefinēt un nosaukt, jo visu laiku mēs runājam garīga pieredze, bet laikam jums jau rodas šis jautājums, bet kas tā ir tā garīga pieredze, jo pieredze, un kā jau parasti garīgas dzīves teoloģijā ir, mēdz būt, jā, vai ir tāds stereotips par garīgas dzīves teoloģiju, ka mēs runājam par garīgām lietām, par kurām it kā viss ir skaidrs, bet kad mēģināsi iedziļināties, tad nekas nav skaidrs, tikai vispārīgie vārdi. Tāpēc pāriesim pie konkrētiem, jo arī tie man ir, ko jums pasludināt. Pastāv 2 veidu garīga pieredze. Protams, atkal tas ir liels vienkāršojums, bet pietiek ar to, ka 2 veidu garīga pieredze. Priesteri, kuriem piemīt tāds poetiska dāvana vai metaforiska valoda, viņi parasti izmanto arī ļoti skaistu metaforu krustu. Kā tāpat, ka krustam ir vertikāla un horizontāla dimensija, tāpat arī mūsu garīgai pieredzei un arī mūsu attiecībām ir vertikāla un horizontāla dimensija. Man aiz pleca arī stāv krusts, Jēzus Kristus krusts, kas nāk no Svētā Franciska baznīcas, Svētā Franciska krusts, jā, tā viņu definē. Un mēs redzam tās 2 dimensijas krustam. Tāpēc būs viegli atcerēties krusts, lai viegli atcerēties 2 dimensijas, kas notiek garīgai pieredzē. Tad sāksim ar to vissvarīgāko. Abas ir svarīgas, bet tomēr viena mazliet svarīgāka par otru. Tā ir vertikāla rakstura garīga pieredze. Ko tas nozīmē? Kas tas ir tā vertikāla rakstura garīga pieredze? Īstenībā viss ir ļoti vienkārši, jo tāda klasiskajā asketiskajā literatūrā, klasiskajā, es domāju, vecajā literatūrā, pirms otrā Vatikāna koncila, vai pat senāka, mēs varam runāt par tādam
pieredzēm kā lūkšana, liturgija, mistika, dzīves baznīcas kopienā un tā tālāk. Viss tas, kas notiek mūsos, mūsu attiecībās ar Dievu, paņemsim piemēram lūkšanu. Ja es eju pastaigā, es arī vai braucu mašīnā, man vienmēr ir tāds māc decimka, tāds māc rožakronis ar 10 zīlītēm, lai mašīnā būtu ērti lūgties rožakroni. Tajā brīdī, kad es braucu, es arī vienlaicīgi lūdzos, jo tā kā es braucu jau daudzus gadus, īpaši pa šoseju nav iespējams sēdēt un turēt stūri tā, ka tu baidies braukt, ja, jo daļa no manām smadzenēm jau funkcionē automatiski, skatoties uz ceļu un mēģinot pamanīt bīstamas situācijas. Es varu daļu no manas uzmanības veltīt lūkšanai. Un notiek tas, ko mēs saucam par lūkšanas garīgo pieredzi. Es šajā brīdī satiekos ar Dievu. Lūkšana. Gavēnis, piemēram. Arī garīga pieredze. Ja, piemēram, šodien Marijāņu kongregācijā izradās ir gavēņa un gandarīšanas diena, jo šajā dienā Marijāņi tika atzīti ar pirmo oficiālo dokumentu 1673. gadā, tieši 24. oktobrī, kad Marijāņu kopienā jau pastāvēja Pušča Korabievska, Polijā, tad atbrauca bīskaps, kurš uztaisīja vizitāciju un izdeva dokumentu. Jā, kopiena pastāv, viņi lūdzās, viņi strādā, viņam ir priekšnieks, viņam ir regula, tā kā atzīstam, ka šī kopiena ir. Jā, un izdeva oficiālu dekrētu, ka tāda kopiena pastāv. Un šo dienu Marijāņi pieņēma kā tādu gandarīšanas dienu. Gandarīšana par visiem grēkiem, ko Marijāņu brāļi, tēvi ir izdarījuši, jo katrs no mums ir grēcīgs. Piemēram, arī man vakar vajadzēja aiziet pie grēksūdzes. Un, piemēram, šodien, kā garīgo pieredzi, tikai neuzskatiet to, ka es lielos ar to, es tikai izmantoju sevi kā piemēru, lai neizmantot nekādu citu cilvēku, lai nebūtu tā, ka es kādu citu cilvēka noslēpumus atklāšu, jo man arī ir savi vadamie, kuriem es palīdzu turpināt garīgas dzīves ceļu. Tāpēc, lai piemērs esmu es, jo tas ir visdrošāk priekš manis. Un es pieņemu tā, ka, ņemot vērā, ka manu dzīvesveidu es nevaru pilnīgi atteikties šodien no ēšanas. It īpaši, ka šodien ir arī treniņu diena. Līdz ar to es pieņemu citu lēmumu, ka pa gandarījumu es šodien daru visus savus pienākumus apzināti un ar priecīgu sirdi un, kaut arī cik tā prieka tur ir, tik ir, un arī pievēršot tam maksimālo uzmanību un ar maksimālam rūpēm. Jo var arī taču svēto misi celebrēt automatiski, un priesteri zinās teikt, ka brīžiem gadās, ka mēs tik automatiski iemācījāmies celebrēt misi, ka ja misē notiek kaut kas neparasts, piemēram, priesteris paņem citu euharistisko lūkšanu nekā parasti, priesterim jūg kaut kas dzīvē gandrīz jau, ja viņi ir lielā neizpratnē, kas notiek galu galā. Un es pieņemu lēmumu, ka es darīšu visu pēc iespējas labāk, ar vislabāku sirdsapziņu. Ok, tas ir mans gandarījums, jo uz citu šodien, piemēram, es neesmu spējīgs. Un tā ir garīga pieredze. Visa šī diena Dievam par godu tiek veltīta kā garīga pieredze. Un katram no mums šo garīgu pieredžu var būt 10 dienā. Ja? Īsas lūkšanas, tie šautras lūkšanas, šautrie akti, tā saucamie. Kungs palīdzi man, Kungs sveitī manu dienu. Es atceros no bērnības un joprojām praktizēju, ka vecmamma mācīja, ej ārā no mājām, parmet krustiņu. Ja? Šautra lūkšana pirms iziešanas parmet krustiņu un dodies savās gaitās. Diezgan laba lūkšana. Dieva klātbūtnes pieredze 2 sekundžu laikā. Ja? Tā kā šī vertikāla rakstura garīga pieredze, tas ir viss tas, ko mēs darām, tad tie dievbības akti, ko mēs veicam Dievam par godu. Arī par dievbības aktiem mēs ar jums runāsim arī kaut kur nākošais lekcijās. Tā kā vertikāla rakstura garīga pieredze, tas ir mūsu reliģiskie akti, kurus mēs darām
lai pievērst savu uzmanību Dievam, lai satikties ar viņu, jo Dievs, viņš vienmēr ir gatavs iziet cilvēkam pretī. Savukārt mēs, vai mēs esam gatavi? Nu, nevienmēr. Un tāpēc ir nepieciešama, vismaz daļa no mūsu uzmanības, lai mēs to izdarītu. Ja. Nezinu, vai jums tā gadījās, man gadījās, ka es arī lūdzoties Rožakroni, braucot mašīna, pēkšņi iebraucu pilsētā un tagad vajag skatīties uzmanīgāk, un es pamanu, ka es pēkšņi sāku lūgties šo Rožakroni automatiski, bet domāt pilnīgi par kaut ko citu. Vairāk uzmanības ir ceļam nekā lūkšanai. Un šajā brīdī tad es atkārtoju visu šo noslēpumu jau apzinātāk. Ja? Un var gadīties, ka es zaudēju šo tikšanos ar Dievu, bet tad nepieciešams vienkārši atgriezties atpakaļ. Tā kā garīga rakstura, vertikāla rakstura, garīga pieredze, tas ir mūsu iziešana pretī Dievam. Tas ir viss, kas saistās ar mūsu dievbības aktiem. Un līdz ar to šeit ir ļoti svarīga lieta, pie kuras es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Un tas ir ļoti svarīgi, lūdzu, tagad sakoncentrēties, jo es vēlos to pateikt skaidri. Nav iespējams būt ticīgam cilvēkam, gūt garīgo pieredzi, ja cilvēks sevi deklarē, ka ticīgo, bet nepraktizējošo. Tas būtu līdzīgs tam, ka es mīlu kādu sievieti, bet es viņai to nekad nepateikšu. Es viņu nekad neiepriecināšu ar ziediem, ar randiņu, ar skaistām un garšīgām vakariņām restorānā, skaistas mūzikas pavadījumā, ja, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka saglabāt šo mīlestību tikai priekš sevis. Protams, ja cilvēks dzīvo celibātā, viņam nav citas izējas, un pat ja garīdznieks iemīlās vai viņam ir kaut kādas simpātijas, viņš tomēr to patur sev. Ja? Ideālā gadījumā tam būtu jābūt. Bet attiecībās ar Dievu šeit tomēr šīs diskrētums un šī neizpaušana, viņā nedarbojas par labu. Ja? Tas nozīmē ticīgs, bet nepraktizējošs, faktiski nozīmē, ka neticīgs. Ja? Jo nav nekādas vēlmes uz garīgu pieredzi, nav nekādas vēlmes uz tikšanos. Ja? Un starp citu, šeit jums ir ļoti laba metode. Ja? Tīpaši tie, kas dzīvo celibātā vai salikuši klostrē svētsolījumus, ja nebarot savu iemīlēšanos, tad arī šī iemīlēšanās pariet. Tāpat arī ar mūsu attiecībām ar Dievu. Ja nebarot šīs attiecības, ja netikties ar Dievu, tad arī ar laiku šīs attiecības degradē. Atkal, Dievs ir vienmēr gatavs. Ne cilvēks brīžiem nav gatavs. Un jo mazāk viņš ir gatavs, jo mazāk šo attiecību ar Dievu būs, jo mazāk būs šīs vertikālā rakstura garīgas pieredzes. Ok, iesim mazliet tālāk. Ir arī horizontālā rakstura garīga pieredze. Atcerēsimies, kā krusts, ja? Vertikāli un horizontāli. Dieva klātbūtnes pieredze, un šeit es būšu mazliet pretrunā ar to, ko es biju runājis par reliģisko pieredzi, ja? Pirms pusstundas. Šeit tomēr jāskatās mazliet no citas perspektīvas. Ja mēs runājam par autentisko garīgo pieredzi, šī garīga pieredze var būt ārpus reliģiskā konteksta. Tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēks, ja viņš ir ticīgs, viņš nav ticīgs tikai baznīcā. Viņš ir ticīgs visu savu dzīvi 24 stundas, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, un ja tas ir garais gads, tad vēl plus 1 diena. Visu savu dzīvi. Pretējā gadījumā mēs nevaram runāt par ticīgo. Ja cilvēks ir ticīgs, tad viņa ticība, viņa attiecības ar Dievu nevar neietekmēt viņa ikdienas dzīvi. Un līdz ar to šī horizontāla rakstura garīga pieredze, šo pieredzi mēs gūstam savā ikdienā. Un es mēģināšu tagad to kaut kādā veidā ilustrēt, lai tas nebūtu tikai tukšā abstrakcija. Iedomāsimies, ka es eju pa ielu, ja, un tagad stāv kāds cilvēks pie veikala durvīm un lūdz naudu. No vienas puses,
vienmēr ir tas šaubas, vai patiešām šis cilvēks ir tik nabags, ka tur vajag viņam dot un tā tālāk. Ir šaubas, vai dot naudu vai nē. Un jāsaka, ka katrs gadījums jārisina atsevišķi, un kādreiz man bija viena skaista lekcija par to priekš Karitas, bet diemžēl tā sanāca, ka šī lekcija netika ierakstīta manā telefonā un pazuda, bet varbūt kādreiz man būs iespēja atkārtot, un tad es arī atkārtošu. Vienkārši negribās tagad iedziļināties šajā tematā. Bet iedomāsimies ideālo gadījumu, kad cilvēks patiešām ir trūcīgs un šī palīdzība viņam ir nepieciešama, un tā ir vienīga iespēja, kurā viņš var gūt šo palīdzību. Un ja es, redzot viņa vajadzību, Dieva mīlestības dēļ, tuvāk mīlestības dēļ, aizēju veikalā, nopirku tur produktus, viņam pasniedzu, nevis iemetot, ja, kā ņem un vacies, ja, bet padodu viņam kā cilvēks cilvēkam. Kaut arī šīs žests, viņš nav reliģios. Tas ir tāds sociālais žests, varam tā pateikt. Tomēr arī šis žests var būt Dieva klātbūtnes pieredze. Arī tas var būt garīga pieredze, jo es to taču daru arī Dieva vadīts, jo svētais gars mani pamudina arī uz tādiem labiem darbiem. Vai, piemēram, es strādāju kaut kur, ja, un es cenšos pildīt savus pienākumus vislabāk, kā es varu. Ne tāpēc, ka es gūšu lielāko algu, visticamāk nē, ja, parasti jau tā saka, ka ja tu labi dari savus pienākumus un tiec ātrāk nekā citi, tev palielinās ne algu, nevis bet darba normu, ja, tad tev liks darīt vēl vairāk. Ja. Protams, mūsdienu kapitalistiskajā pasaulē tā jau ir, ja, un visiem darba cilvēkiem ir jācīnās arī par savām tiesībām, bet tiem, kas dod darbu, ir pienākums no vienas puses rūpēties par cilvēkiem, no otras puses nedot patvaļu, ja, jo šeit arī vienmēr ir veselīgais saprāts. Bet katrā ziņā cilvēks dara pēc vislabākās gribas savus pienākumus. Viņš izpilda savu aicinājumu. Tas notiek Dieva mīlestības dēļ. Un cilvēks gūst garīgo pieredzi, kaut arī tas ir pilnīgi cita pieredze, nevis vertikāla, kad es ieeju attiecībās ar Dievu, bet šī garīga pieredze ir attiecības netieša veidā, caur materiālo pasauli, caur attiecībām, caur darbību, caur lietām. Ja? Un tāpēc šeit ir tas moments, kuram būtu jāpievērš uzmanība, ka šī garīga pieredze gūstama ne tikai baznīcā, viņa gūstama faktiski visur. Tas ir tas, par ko es tikko biju runājis, teikdams, ka Dievs nav ierobežots, ka Dievs patiešām dara tā, kā viņš vēlās, tur, kur viņš vēlās, tādā veidā, kā viņš vēlās. Ok. Bet tagad mēs mēģināsim izdarīt kārtēju soli ar jums un paskatīties uz to, kādi ir kritēriji, ka mana garīga pieredze patiešām ir autentiska. Kāpēc es gribu par to runāt un kāpēc es pievēršu tam uzmanību gan vienmēr savas lekcijās, gan arī šajā grāmatā. Lieta ir tāda, ka mums pašiem bieži vien ļoti grūti atšķirt mūsu fantāzijas no garīgas pieredzes. Tas ir neapšaubami, tas skar katru cilvēku, un kaut arī es esmu studējis un mācījies un lasījis un tā tālāk, un arī man ir sava garīga pieredze, tomēr arī man gadās brīžiem uzdot sev jautājumu, vai šī pieredze, vai šīs domas, kas nāk man, teiksim, meditācijas laikā, vai tas ir no Dieva, vai tā ir mana fantāzija? Vai tas ir tikai un vienīgi kaut kādas manas pārdomas, kuras ir inspirētas nevis no svētā gara, bet no kaut kā cita. Kāpēc es par to runāju? Jo katoļiem, protams, tas skar visas reliģijas, bet mēs runājam par Latvijas katoļu baznīcas kontekstu. Latvijā es pamanu ļoti bieži, ka cilvēks savu personīgu pieredzi, nevienmēr garīgo, viņa var būt reliģiska, bet viņa varbūt nemaz nav garīga, mēģina kanonizēt un pasludināt par autentisku garīgu pieredzi. Piemēram, Dievs man teica, un es daru. Ja? Ļoti parasta lieta, kad es jautāju, tu esi nolēmis gavēt. Ok, pasaki man lūdzu, no kurienes tev nāk šī doma? Cilvēks saka, no Dieva.
Nu, es uzdodu nākošu jautājumu. Ok, no Dieva, pareizi, varbūt jā, varbūt nē, bet kā tu guvi pārliecību, ka tas ir no Dieva? No kurienes? Nu, es to jūtu savā sirdī. Ok, bet tu taču, kad gribi sagrēkot, arī to jūti savā sirdī. Kad tevi kāds sadusmo un tu uzraksti kaut kādu ļaunu komentāru internetā, tu taču arī to dari no visas sirds, jā, autentiski. Jā. Vai tas ir no Dieva? Jā. Tā kā redziet, mūsu sirds no vienas puses, tā ir tiešām dvēseles dziļumi, kad mēs runājam par antropoloģiju, es biju par to minējis, ka tā patiešām ir dvēseles dziļumi, mūsu dvēseles dziļumi, visas atbildes ir tur. Esmu pārliecināts, ka Dievs gandrīz visu jau mūsos ir ierakstījis, un varbūt es esmu mazliet platoniķis šajā jomā, kvazi platoniķis, ka mums vienkārši jāatcerās, ko Dievs mums ir ierakstījis. Protams, jokoju, ne, šeit neiet runa par antropoloģiju. Bet daudzas atbildes patiešām Dievs mūsos ir ierakstījis, jo mums ir dota tāda liela dāvana, kā sirdsapziņa. Bet no otras puses, var gadīties tā, ka es savus izgudrojumus, jā, vai savus konceptus, kuri nevienmēr atbilst realitātei, vēlos pasludināt par svētiem, par tiem, kas nāk no Dieva. Ja. Tas spilgtākais piemērs ir tāds, ja cilvēks gūst kādu paramistisko pieredzi, piemēram, viņam parādās Dievmāte. Ja. Nu, ok, parādījies, ļoti skaisti. Un šajā brīdī cilvēkam, kurš guva tādu pieredzi, jo tā arī var būt garīga pieredze, varbūt negarīga pieredze, ja, jo, piemēram, ja cilvēks izdzer kaut kādas tabletes un viņš nevar iet virtuvē, jo virtuve pūkis, ja, tablešu dēļ viņam virtuvē ir pūkis, tad, protams, ka viņam arī ir šī pieredze, ka pūkis viņa galvā patiešām eksistē, kaut arī viņš neeksistē realitātē. Bet, ja, piemēram, cilvēkam parādās Dievmāte, vienmēr šeit ir 50-50. Vai tā ir Dievmāte, patiešām parādījās, vai tas ir tikai viņa halucinācija, vai tā ir viņa fantāzija, vai tas notiek pussapnī. Jā. Arī garīgas dzīves teoloģijas eksperti ar tādām lietām nodarbojās, un tuvāk noslēgumam mēs arī par to parunāsim, kad mūsu lekcijas tuvosies noslēgumam, kad šī grāmata tuvosies noslēgumam. Bet parasti notiek tā, ja cilvēks guva pieredzi, ka viņam parādījās Dievmāte, neatkarīgi no tā, vai tā bija autentiska garīga pieredze vai nē, cilvēks to automatiski pasludina par garīgo. Un tagad saka tā, ja, piemēram, aiziet pie bīskapa un saka, ekscelence, man Dievmāte parādījās. Un bīskaps saka, nu ok, tikai nestāsti nevienam. Cilvēks pateiks, neklausīšu, vajag vairāk klausīt Dievu nekā cilvēku. Un tad, kas tu tad esi bīskaps, jā, man Dievmāte parādījās. Un tad rodas problēma, jā, rodas šis konflikts starp hierarhiju un dāvanu. Jā, nu, atkal šeit vienmēr liela problēma, jā, kuru nav iespējams atrisināt vienmēr pareizi, jā, jo tas patiešām ir grūti, ir nepieciešami brīžiem gadi. Bet, nu, paņemsim atkal ideālo situāciju, ka patiesa garīga pieredze, viņa jābūt verificētai. Es nevaru verificēt pats savu garīgo pieredzi. Ja es to pieredzi gūstu, ja, piemēram, es jūtu lūkšanā, ka svētais gars mani pamudina braukt uz misijām un tā tālāk. Tas ir ļoti skaista pieredze, bet, lai tā būtu garīga, lai mēs varētu izvērtēt, vai tā patiešām ir garīga, ir nepieciešama tā intelektuāla komponente un ir nepieciešami daži kritēriji. Es ceru, ka es jau pietiekoši uzbūdināju jūsos ziņkārību uzzināt par šiem kritērijiem, tāpēc steidzos par tiem arī jums pastāstīt. Pirmām kārtām, garīga pieredze ir integrālā. Tas nozīmē, ka viņa aptver visu cilvēku, gan fiziski, gan arī garīgi, gan emocionāli, gan arī intelektuāli. Piemēram, ja es lūdzos, tad noteikti es nevaru lūgties, nu, teiksim tā, guļot krēslā ar kājām uz augšu, kājas uz galdu, vienā rokā man ir cigāra, otrā rokā man ir konjaks, rožikronim jau rokas nav, tāpēc mēģinu galvā skaitīt tas Dievmātes, vai ar kāju nometu glāzes no galda, fantāzija man aizgāja, nometu glāzes no galda, jo tas 10, kad 10 nokrita, tas nozīmē, ka 10 es sveicināt noskaitīt. Protams, ka lūkšanā ir ietverta arī visa miesa, tad es atlieku konjaku un cigāru, es kaut apsēžos mierīgi un tad arī palūdzos. Un kad pabeigšu lūgties, tad atgriezīšos pie konjaka un cigāras.
Ja, tā kā šeit ir tā lieta, ka mūsu garīga pieredze aptver visu cilvēku. Viņa iesaista mūs visus. Tā nevar būt tikai intelektuāla. Ja, jo es atceros arī no savas dzīves, kad man gadījās gūt garīgo pieredzi lekcijās. Ja, piemēram, antropoloģijas lekcijā, kad mēs runājam par Akvinas Tomu, jo mūsu pasniedzējs bija ļoti liels tāds Akvinas Toma zinātājs. Kad mēs runājam par Akvinas Toma cilvēka koncepciju, ja, es pēkšņi kaut kādas lietas man palika skaidrs, ja, un uzreiz manī bija liels prieks, ja, man bija emociju uzplūsme, ka jā, tas ir forši, ka viņš man tā paskaidroja, tagad man palika skaidrs. Man gribēja slēkāt, visa miesa bija priecīga no tā. Pēc lekcijas es gāju uz kapelu pateikties Dievam par to, ka man palika kaut kas skaidrāks šo lekciju rezultātā. Ja, tā kā garīga pieredze viņa ietver visu cilvēku. Piemēram, ja mēs lūdzamies, tad mēs esam iesaistīti visi. Ļoti labs piemērs tam ir liturgija. Jo paskatieties, liturgija ir iesaistīts viss cilvēks ar visiem saviem jūtekļiem. Padomāsim. Pirmam kārtām mēs taustamies. Mēs varam pieskarties krustam noskūpstot, mēs pieņemam komuniju ar citus sakramentus caur miesu. Ja? Jo visi sakramenti mums ir doti caur miesu, kaut arī laulības un gandrīšanas sakraments nenotiek nekāds pieskāriens. Ja? Tik un tā mēs gūstam to caur miesu, caur volitīvo aktu un caur fizisko klātbūtni. Nākošais, protams, ar laulības sakramentu ir nianses, bet tagad neiedziļināsimies tajā. Nākošais, mēs skatāmies. Mēs redzam baznīcas interjeru, mēs redzamies priesteri, kas gerbjās konkrētās liturģiskās drēbēs. Jo varbūt dažiem no jums tas būs atklājums, bet ceru, ka ne, ka liturģiskas krāsas viņas nav nejaušas. Ja? Nav tā, ka es atnāku uz zakristiju un vēlos šodien uzvilkt sarkano ornatu. Ja? Nē, ja šodien svētki, teiksim, lieldienu laikā, svētdiena, tad es nevaru vilkt sarkano ornatu, es vilkšu balto, ja? Jo liturģiska krāsa atspoguļo arī liturģijas būtību. Es dziedu un klausos, ja, dzirdē. Kad notiek vīraka kupināšana, es jūtu smaržu. Ja. Kad notiek svētās komunijas pieņemšana, protams, ka komunija viņai nav garšas, ja, bet tomēr tiek iesaistīta arī mūsu mēlē. Faktiski tiek iesaistītas arī mana garšas sajūta. Tā kā redziet, liturģijā mēs vislabāk varam redzēt, kā viss cilvēks tiek iesaistīts garīgajā pieredzē. Vislabāk cilvēks ir iesaistīts tieši liturģijā, un šeit uzreiz man varbūt ieskrējot mazliet pa priekšu tam, kas rakstīts grāmatā, bet es pateikšu uzreiz šeit un tagad. Visdziļākā teoloģiski garīga pieredze ir Euharistija. Kaut arī citi sakramenti arī neapšaubāmi, kaut arī citi garīgas pieredzes veidi arī ir svarīgi, bet vispilnīgāk tomēr notiek tieši Euharistijā. Ja, jo, paskatieties, tieši Euharistijā vienīgais sakraments, kur ietverta garša. Protams, tas nav galvenais arguments, ja, bet pirmais, kas nāk prātā. Tieši Euharistijā notiek vistuvāka, visautentiskāka, visdziļāka tikšanās ar Dievu. Ja, jo pats Dievs iziet mums pretī, aktualizējas Kristus upuris, un mēs tiekamies ar to pašu Kristu, kas mācīja apustuļus, kas nomira uz krusta, kas augšām cēlās. Ja, tā kā integrālā cilvēka garīgas pieredzes, autentiskas garīgas pieredzes īpašība, viena no pirmajām ir tā integralitāte. Viss cilvēks tiek ietverts šajā pieredzē. Nākošais ir neierobežota. Ko tas nozīmē? Neiet runa par to, ka viņi ir visur. Iet runa par to, ka Dievs nav ierobežots. Mēs neliekam Dievam šķēršļus ne sev, ne arī citiem cilvēkiem, kur Dievs ir un kur Dieva nav. Jā, tas ir īpaši attiecas uz horizontālā rakstura garīgo pieredzi. Dievs darbojas kā, kad un ar ko grib. Un ne mēs liekam pieredzi. Es tagad varbūt pateikšu lietu, kurā dažus no jums sajūsminās, bet dažus arī varbūt dažiem liks padusmoties uz maniem, bet dusmojieties, ko es varu izdarīt.
bet neuztveriet to kā kritiku. Ja? Tā ir tikai ilustrācija, jo es uzskatu, ka arī šīs dievbības praksēm un šīs dievbības veids arī viņš ne tikai drīkst, viņam ir jāpastāv baznīcā. Iet runa par veco liturgiju. No vienas puses, kā es jau teicu, uzreiz gribu pateikt, lai uz manim neviens neapvainotos, es mēģināšu būt delikāts maksimāli. No vienas puses, ja cilvēks gūst garīgu pieredzi, tieši pateicoties vecajai liturgijai, tad kāpēc nē, jo Dievs nav ierobežots. Bet no otras puses, brīžiem mēs sastopamies ar tādu uzskatu, it īpaši no vecas liturgijas piekritējiem, ka tikai tur ir autentisks Dievs, ka tur vispilnīgāk atklājas Dievs, ka cita garīga pieredze, piemēram, jaunajā liturgijā vai neokatehumēnālajā liturgijā vai austrumu liturgijā, ka viņa tomēr ir it kā zemāka līmenī, ka tur mazāk Dieva, ka mazāk svētā garā vai tam līdzīgi. Ja? Un īstenībā par to var pārmest arī katram citam cilvēkam. Es zinu cilvēkus, kuri ir uz neokatehumēnālā ceļa un uzskata, ka nekādā gadījumā tur vecajā liturgijā tur nekā laba nav, no tā būtu jāatsākas. Es zinu cilvēkus, kuri ir novus ordo, jeb mūsdienu liturgijas piekritēji, pie tiem piederu arī es. Es neprotu celebrēt vetus ordo, jeb vecajā rītā. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka vecajā rītā nekā nav, no tā būtu jāatsākās un tā tālāk. Tas arī ir pārspīlējums, jo šajā gadījumā mēs paši liekam robežas Dievam. Ja? Jo Dievs var uzrunāt katru pa savam, caur viņam vislabākiem, caur tādiem instrumentiem, kas vislabāk piemēroti šī cilvēka pasaules redzējumam, šī cilvēka dzīvei, šī cilvēka jūtīgumam, dievbībai un tā tālāk. Un tāpēc, ja cilvēks gūst patiesu, autentisku, garīgu pieredzi, viņš no vienas puses priecājas, ka viņam tas ir dots, bet viņš pēdiņās paņems. Novus ordo, Liena, tas ir tas, Liena uzrakstīja jautājumu, es atbildēšu. Novus ordo, tas ir dievkalpojuma kārtība, kas tagad ir baznīcās. Tieši tā. Es varbūt neprecizēju iedzienus, piedodiet, jo man gadās, ka, ja es zinu, man šķiet, ka visi zina. Jā, bet īstenībā tas tā nav. Protams, paldies par jautājumu. Katrā ziņā, atbildēju uz jautājumu, aizmirsu, par ko gribēju runāt, bet atcerējos. Katrā ziņā, ja es gūstu patiesu, autentisku, garīgo pieredzi, es pieļauju, ka citiem šī pieredze var būt citāda. Ka Dievs, ja viņš uzrunā mani tā, tas nenozīmē, ka tikai tas ir vienīgais pareizais veids, kā es satiekos ar Dievu. Un citiem jāsatiekas ar viņu tieši tā, kā satiekos es. Ja. Tas ir liela redukcija, un tas īstenībā ļoti sit pa baznīcu, arī ne tikai par baznīcas vienotību, bet arī par mīlestības zīmi, par mīlestības apliecināšanu pasaules priekšā. Ja mēs baznīcā strīdamies savā starpā, tad tie cilvēks no ārpuses skatās, domā, tad kāda tā ir baznīca, ja viņi paši netiek ar sevi galā, ka viņi viens otram tikai metājas, tu esi herētiķis, ne tu esi herētiķis. Jā. Tā kā šeit automatiski man rodas uzreiz šaubas, vai cilvēkam ir autentiska garīga pieredze, ja viņš liec citiem izdzīvot savu tikšanos Dievu savādāk. Bet jābūt gatavam arī uz to, ka Dievs arī mani var uzrunāt vai iziet man pretī vietās vai veidos, kādus es pat nevaru iedomāties. Ja? Un ļausim Dievam sevi pārsteigt, pateiksim vienkāršāk, jo man ļoti gribās tagad dot jums piemērus, bet laiks skriet uz priekšu, negribās pazaudēt visas pārējās lietas, ko šodien esmu jums sagatavojis. Iesim tālāk. Trešais punkts, kas ir ļoti svarīgs, mēģinot noteikt, vai autentiska garīga pieredze patiešām ir autentiska garīga pieredze. Šī pieredze ir soteriologiska, jeb skaidroju nozīme pestīšanu nesoša. Soter no grieķu valodas nozīmē pestītājs, soterioloģija ir mācība par pestīšanu, un tas nozīmē, ka soterioloģiska dimensija nozīmē pestīšanu nesoša dimensija. Ko tas nozīmē? Ka katra garīga pieredze
tas mērķis ir mūsu pestīšana. Tas ir vissvarīgākais. Došu piemēru. Atcerieties, kad apustuļi, kurus Jēzus bija sūtījis sludināt pa divi, ejiet uz kādu pilsētu un tā tālāk, un sludiniet un dziedināt un izdziniet ļaunos garus un tā tālāk. Atvainojiet. Milānas iesnas joprojām mani vājā. Kad apustuļi atnāca atpakaļ pie Jēzus, viņi viņam ar prieku stāsta: mācītāji, mēs te ļaunus garus dzenām, viņi skrien mēs tikai redzam pakavas. Mēs te dziedinājam visus, no visām iespējamām un neiespējamām slimībām. Brīnišķīgi gāja. Un ko atbild Jēzus? Jūs priecājaties nevis par to, ka ļaunie gari jums paklausa, bet par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Jo kristietībā vissvarīgākais nav brīnumi vai dziedināšanas vai pat garīga pieredze. Vissvarīgākais ir pestīšana. Un ja garīga pieredze nekalpo manai pestīšanai, ja tā nepadara mani tuvāku Dievam, tas ir vissvarīgākais. Ir ļoti nopietnas aizdomas, ka šī pieredze bija autentiska. Gribu tikai piebilst, ka pieredze var būt autentiska, bet es varu sabojāt šīs pieredzes augļus. Ja? Došu piemēru. Iedomāsimies, ka Dievs kādam patiešām Dieva iespēju dziedināt. Es tagad paņēmu pilnīgi radikālu iespēju. Un šis cilvēks sāk nodarboties ar to, ka mēģina promēt savu personību un mēģina pelnīt uz tā. Ja? Izdziedinās, neizdziedinās jau trešā lieta, bet galvenais, ka cilvēki pie manim nāk, rokas es viņam lieku, ja, un viņi jūtas priecīgi, laimīgi un tā tālāk un tā tālāk. Viss ir skaisti. Bet lūdzu, naudiņu man dodiet. Ja? Lūdzu, uzrakstiet par mani avīzē kaut ko. Ja? Lūdzu, uzrunājiet mani ar vārdiem cienījamais tēvs. Ja? Piemēram, ja, ka mani bieži vien uzrunā nevis priesteris Dmitrijs, bet Dima. Ja? Pat kapos, kaprači, Dima будет хоронить, ja Dima brauks glabāt. Ja? Es esmu pieradis pie tā, ka mani tas sauc, jo uz Daugavpili bija atbraucis pavisam jauns un zaļš, un kā biju, tā arī paliku. Ja? Kā mani pazina, tā arī palika. Ja? Necentīšos tagad pārmācīt cilvēkus un uzrunāt mani cienījamais tēvs. Runāt par cienījamais tēvs. Ja? Ne cienījamais, ne tēvs. Ja? Tā kā tā. Vai svētais tēvs, ne svētais un ne tēvs. Bērnu nav un svēts vēl neesmu. Bet ja cilvēks patiešām sāk izmantot šīs lietas kaut kādiem netīriem mērķiem, ja, tas nozīmē, ka varbūt Dieva dāvana bija īsta, bet augļus cilvēks ir sabojājis. Augļi nav soterioloģiski, augļi nav pestīšanu nesoši. Viņi pilnīgi garām, viņi ir kaut kādu citus bonusus nesoši, bet noteikti ne pestīšanas. Ja Dievs kaut ko dod, tad viņš dod ar pirmo vissvarīgāko mērķi, lai es būtu pestīts. Ja Dievs dod dziedināšanu, tad tas noteikti nenotiek dziedināšanas dēļ. Ja manā dzīvē notiek mierinājums no Dieva, ja, jo garīgas dzīves dinamikā, arī mēs par to runāsim, ir gan grūtie brīži, ja, gan arī Dieva mierinājuma brīži. Un ja Dievs dod gan to, viņš nedod to tāpēc, ka grib cilvēku pamocīt vai tikai iepriecināt, vai nopirkt viņu par saldumiem, ja garīgiem. Bet ja tas ir pestīšanu nesošs. Runājot par jauno liturgiju, tagad jau tiek veidota jauna misāle, un ja atceraties prefācijas, tas ir sākās ar to dialogu: Dievs kungs, lai ar jums, kungs ir ar tevi, uz augšu sirdis, mūsu sirdis ir pie kunga, pateiksimies kungam mūsu Dievam, tas ir labi un taisnīgi. Un priesteris turpina: patiešām tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Jaunajā tulkojumā būs mazliet savādāk, būs tuvāk latiņu oriģinālam. Patiešām tas ir labi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši. Ja? Būs mazliet cits tulkojums, un šis pestīšanu nesoši kaut arī latviski ne līdz galam skan, bet tas ir katras valodas problēmas, ja, ka ļoti grūti iztulkot no vienas valodas uz otru, lai pareizi atdotu jēgu, lai pareizi ietvertu jēgu,
bet no otras puses, lai arī tas skanētu skaisti. Bieži vien jāizvēlās vai nu skaisti, vai nu precīzi. Ja? Un šajā gadījumā latviešu tulkojumi ir precīzi. Ja? Un, manuprāt, tas ir labi. Ok, lai tas mazāk skaisti, bet lai būtu precīzi, jo teoloģija kalpo, jo ne teoloģija kalpo filoloģija, bet filoloģija kalpo teoloģija. Vismaz tas ir mans viedoklis, var tam nepiekrist. Bet katrā ziņā, katra garīga pieredze ir pestīšanu nesoša. Un jaunajā misālē, kad tā tiks izdota Latvijā, tad mēs arī katrā prefācijā mēs to dzirdēsim. Patiešām tas ir pestīšanu nesoši. Šis soterioloģiskais aspekts vienmēr mums būs atgādinās par mūsu, lai mēs atcerētos, ka katra garīga pieredze ir domāta pestīšanai. Bet nu dosimies tālāk. 4. punkts. Katra garīga pieredze ir interpersonālā. Ko tas nozīmē? Mūsu tikšanās ar Dievu, es par to biju ieminējis, bet es vēlreiz atkārtošu. Mūsu attiecības ar Dievu nav attiecības kā starp personu un lietu. Ja, piemēram, es ņemu grāmatu, ja, es to grāmatu lasu. Pateicoties grāmatai, es tā virtuāli sastapos ar autora domam. Ja, protams, tagad pastāv arī viena no ļoti skaistām filozofiskām teorijām, ka, kad parādījies teksts, tad autors ir miris, ja, jo katrs, kas lasa tekstu, viņš interpretē to pa savam, tāda jauna hermeneutika. Bet, nu, ne par to runa. Lieta ir tāda, ka, ja cilvēks attiekas ar Dievu, vienalga svētajos rakstos, lūkšanā, liturgijā, žēlsirdības darbos, sociālā dimensijā vai kaut kādā citā veidā, vienmēr mēs atceramies, ka es satiekos ar personu, nevis ar lietu. Ko es gribu ar to pateikt? Ja es kaut ko no Dieva lūdzu, tad es lūdzu to no viņa kā no personas ar nodomu, ka viņam ir jālemj, vai viņš man to dos vai nē. Jo bieži vien gadās, ka mēs uztveram Dievu kā tādu brīnumdarītāju pēc pasūtījuma. Ka Dievs, tu izdarīji pēc mana prāta, es taču negribu neko ļaunu, tu taču zini, ka es gribu tikai labo. Ja? Un tagad brīžiem pat gadās, tas es vienmēr par to smējos un nemitīgi atkārtoju šos piemērus, ka tā ir ļoti stipra ikona, ja? Vai tā ir tāda vieta, kura daudz cilvēki lūdzās, un tāpēc šī vieta ir ar lūkšanu caurstrāvota, viņi ir īpaši nekā citi. Protams, izdzīvojot emocionāli, mēs to varam, ka es Doma baznīcā to izdzīvoju Milānā, ja, bet tomēr ne no tā ir atkarīgs, vai Dieva pieredze būs autentiska vai nē. Vienmēr Dievs, mūsu tikšanās ar Dievu, tā ir tikšanās ar personu, nevis ar bankomātu. Ja tu ievedīsi pareizo kodu, ja tu noskaitīsi pareizo lūkšanu, vai tu izdarīsi pareizo žēlsirdības darbu, vai lūksies pareizas ikonas priekšā, tad noteikti Dievs izdarīs tā, kā es vēlos. Ja. Šīs interpersonālās attiecības, interpersonāla dimensija ir ļoti svarīga, lai atcerēties, ka starp mums un Dievu notiek attiecības. Tas nenotiek Dieva izmantošana, vai nenotiek tā, ka Dievs izmanto cilvēku. Ja. Man brīžiem gadās, ka cilvēki saka Dieva kalps, ja, un jo vairāk austrumu liturgijā tiek izmantots arī jēdziens rapa Boži, ja, Dieva vergs pat. Ja, kaut arī tas liturgijā ļoti iegājies, lai parādītu cilvēka pazemību, lai mācītu cilvēku pazemību, tomēr no otras puses tas nav teoloģiski pareizi, jo mēs esam Dieva draugi. Dievs neizmanto cilvēku. Arī viņš iziet mums pretī, nevis lai mūs izmantotu. Noteikti nav jau tā, ka Dievam ir vajadzīgas mūsu lūkšanas, ja, ka viņam it kā varbūt ir mazvērtības kompleks, un jo vairāk cilvēki lūdzās, tad Dievam ir labāk. Ja. Noteikti ne tā. Ja. Dievam ir ļoti viss kārtībā, viņam kompleksu nav. Ja, un viņam nav vajadzīgas mūsu lūkšanas, viņš mūs mīl, un viņš vēlās, lai mēs būtu viņam tuvu. Viņam vajadzīgi mēs paši, ja, kā mīlestības objekti, ja precīzāk arī kā mīlestības subjekti. Ja, lai atbildētu ar mīlestību pret mīlestību. Tā kā šīs interpersonālais raksturs, tai autentiski garīgai pieredzei arī ļoti svarīga lieta. Ja es lūdzos rožu kroni tikai un vienīgi ar mērķi izmantot Dievu savam interesēm, tad ir problēma.
Ja es lūdzos par to, lai man būtu laimīgs ceļš, lai lūdzos par veselību, bet ar nodomu, ka es satiekos ar Dievu kā personu, tad viss ir kārtībā. Ja? Tā kā lūgt no Dieva labas dāvanas var un vajag. Ja? Tikai lūgt no viņa nevis kā no bankomāta, bet lūgt no viņa kā no personas. Atstājot viņam brīvo gribu, brīvo iespēju lemt vai dot vai nē. Nākošais moments, kas ir ļoti svarīgs, garīga pieredze, autentiska garīga pieredze ir trinitārā. Atkal steidzos jums paskaidrot šo jēdzienu. Trinitārs, tas nozīmē, ka šis vārds ir tapis no vārda trinitas, jeb trīsvienība. Mūsu attiecības ar Dievu notiek nevis ar kaut kādu Dievu, bet ar trīsvienīgo Dievu. Tas nozīmē ar to Dievu, kāds viņš pats mums ir atklājis sevi savā atklāsmē, un šī atklāsme ir atspoguļota svētajos rakstos. Steidzos ātrāk, jo laiks skrien, vēl daudz kas ir sakāms. 6. punkts. Garīga pieredze ir pasīva. Es šo vārdu šajā grāmatā paņēmu pēdiņās, tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Jo neiet runa pilnīgi par tādu cilvēku pasivitāti. Pastāvēja tāda herēzija viduslaikos, kuru sauca par kvietismu, no latīņu valodas kvietus klus. Un šī pieeja pie garīgas dzīves, viņa bija diezgan nepareiza, jo faktiski cilvēki, kas bija kvietisma piekritēji, viņi uzskatīja, ka vispār nekas nav jādara. Dievs pats izdarīs visu, lai dzīve mani nes uz priekšu. Gan jau kaut kā jau būs, ja? Gan jau Dievs man izvedīs. Es nepieņemšu nekādus lēmumus. Tas ir tas radikālais kvietisms. Ne par to iet runa, tāpēc šīs vārds pasīva, garīga pieredze, viņa ir pēdiņās. Runa ir par to, ka es nesaku Dievam, kas ir jādara. Tas ir tas, par ko es tikko biju runājis. Runājot par interpersonālam attiecībām. Es nevis saku Dievam, kas viņam jādara, bet es vēlos atvērties uz viņu un ļaut viņam darboties. Ļaut darīt Dievam to, ko viņš uzskata par pareizo. Ļaut viņam pieņemt lēmumu, vai dot man šo garīgu pieredzi vai nē. Vai svētīt mani šajā darbā vai nē. Vai dziedināt, ja runa, teiksim, par tādu radikālo Dieva iejaukšanos pasaules lietu kārtībā vai nē. Es nesaku Dievam, kas ir jādara. Tikai es vēlos būt atvērts uz viņa gribu un esmu gatavs pieņemt to, ko viņš man dos. Ļoti skaisti to atspoguļo svētais Ignācs no Lojolas garīgajos vingrinājumos. Nevēlies vairāk slimību nekā veselību. Nevēlies vairāk veselību nekā slimību. Nevēlies vairāk bagātību nekā nabadzību. Nevēlies vairāk slavu nekā pazemošanu. Ja? Un tas ir tas. Ja? Tas ir tā pasivitāte. Protams, iet runa par pasivitāti pēdiņās. Bet tūlīt būs ļoti interesanti, jo tūlīt būs kaut kas pilnīgi pretrunā tikko teikto. Autentiska garīga pieredze ir arī aktīva. Arī vārds aktīva ir ielikts pēdiņās. Kāpēc? Cilvēkam ir brīva griba, un Dievs šo mūsu brīvo gribu respektē. Tik tālu respektē, ka viņš ir gatavs piekrist tam, ka es grēkotu, lai tikai neiejauktos manā brīvajā gribā. Un tāpēc, lai gūtu garīgu pieredzi, ir nepieciešama mana piekrišana. Ir nepieciešams, ja piemēram, ja es lūdzos, man ir jāsagrib, man ir jāgrib, jāvēlās lūgties, un tā būtu pareizi. Nevis lūdzos tāpēc, ka kāds mani piespiež vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, negribu tagad izgudrot, bet es lūdzos tāpēc, ka es to izvēlējos, ka tā ir mana izvēle. Ja es vēlos padziļināt savu ticību, ja es atrodos garīgajos meklējumos, es lasu grāmatas, es vēlos šīs grāmatas lasīt. Ja es vēlos iet meditācijā, tad nevis ar kājām gaisā sežot pie galda un atkal dzerot šo jau konjaku minēto un pipējot cigāru, bet es apsežos baznīcā vai savā istabā taisni. Mēs runāsim ar jums arī par meditāciju šo lekciju kursā. Vai es apsēžos nostājos uz ceļiem, vai es apsēžos uz tāda beņķīša,
ko izmanto kopienas tezē. Piemēram, priekš manis speciāli sev nopirkus tieši tādu beņķīti. Man istabā ir beņķītis, ļoti ērti lūgties un iet meditācijā tieši šajā pozīcijā, tāda lūkšanas pozā, kuras praktizē tezē kopienas. Es vēlos to darīt. Ir nepieciešama mana piekrišana. Tieši tāpēc ir runa par šo aktivitāti vai šo aktīvo dimensiju autentiskas garīgas pieredzes ietvaros. Nu, visbeidzot pēdējā, pirms mēs pāriesim pie augļiem, tā ir ekleziāla. Ko tas nozīmē ekleziāla? Steidzos atkal kārtēju reizi paskaidrot. Eklezija no grieķu, no arī latīņu valodas nozīmē baznīcu. Līdz ar to autentiska garīga pieredze ir baznīciskā. Viņa notiek baznīcas kopienas kontekstā. No vienas puses tā ir taisnība, ka katra garīga pieredze viņa ir personīga, viņa ir intīma, viņa ir mana. Bet tik un tā šī garīga pieredze tiek izdzīvota baznīcas kontekstā, un šī mana pieredze nes labumu visai baznīcai. Ja, un kāpēc tas ir nepieciešams? Kā es jau teicu, neviens nav tiesnesis savā lietā. Un baznīca tā ir tāda struktūra, kas palīdz man atpazīt, vai es gadījumā nemaldos. Ja? Jo man var būt dziļa pārliecība, ka tas ir no Dieva. Un tāpēc no vienas puses šī pieredze tiek piedzīvota baznīcas kontekstā, bet no otras puses baznīca arī palīdz atpazīt autentisku no neautentiskā. Līdz ar to, ja tiešām kāds vēlās ieiet garīgas dzīves ceļā, ir nepieciešams darīt tādu lietu, kā veikt garīgo pavadīšanu, meklēt savu garīgo pavadītāju vai garīgo vadītāju. Arī par to mēs runāsim šīs lekcijas ietvaros, šo lekciju ietvaros. Tāpēc atstāsim pagaidām šo tēmu novārtā. Bez garīgas vadības es varu nomaldīties, es varu sākt kanonizēt savus uzskatus, es varu savas fantāzijas devēt par svētā gara iedvesmām. Tāpēc baznīca, es izdzīvoju savu pieredzi baznīcā, baznīcas kontekstā, baznīcas labumam, nevis tikai manam, kaut arī šī pieredze ir tikai mana, bet no otras puses izmantoju baznīcu kā instrumentu, lai verificētu manu garīgu pieredzi. Piemēram, tas, ar ko mēs nodarbojamies ar jums šodien. Mēs mēģinām arī verificēt savas zināšanas par garīgu dzīvi. Šajā konkrētajā dienā mēs to darām, runājot par garīgu pieredzi. Ok, bet tagad, lai nepaliktu tikai uz tām verifikācijām, mums ir vēl mazliet laika, es mēģināšu iziet cauri, lai vienkārši to pusotru stundu nepārsniegt šo laiku. Mēģināšu parunāt arī par augļiem. Slavenais kristietības paradigma, vērtēšanas metode, kuru mēs saucam pēc augļiem viņus pazīsiet. Šeit šī metode ļoti labi pielietojama, ja mēs runājam par cilvēka garīgo pieredzi. Ko tas nozīmē? Katra garīga pieredze, katra autentiskā garīga pieredze atstāja arī savus augļus. Šeit es gribu tikai piebilst, grāmatā šeit tas nav rakstīts, bet tas tiek minēts, tas tiek domāts. Ja? Protams, kā es jau par to biju minējis, bet atkārtošu, ka autentiska pieredze var būt, bet augļus es varu nedabūt, jo es pats sabojāju kaut ko ar sliktiem lēmumiem. Piemēram, Dievs man var dot tiešām labu iedvesmu, bet es to neverificēju attiecīgi, es neparunāju par to ar garīgo vadītāju vai ar savu priekšnieku, un tagad es sāku to realizēt. Un tagad laba iedvesma, viņa vienkārši sabrūk. Ja, jo, piemēram, visas lietas, kuras es savā dzīvē darīju, ārpus draudzes, man uz visu bija viena ļoti svarīga lieta. Es vienmēr pajautāju priekšniekam. Jo man ir arī savs ordinārais ģenerāla priekšnieks, ir vikariāta priekšnieks, ir arī klostera priekšnieks. Protams, katram sava kompetence. Ja es vēlējos izdot grāmatu, kaut arī šito, man bija vajadzīga viņa piekrišana. Es mēģināju verificēt, vai patiešām šī grāmata ir vajadzīga baznīcai. Ja es pieņemu lēmumu taisīt šīs lekcijas, arī uz to, ko mēs darām ar jums šodien, šī tikšanās, tas ir pateicoties tam, ka es saņēmu atļauju no sava priekšnieka.
Ja viņš man neatļautu, es nedarītu, jo tas būtu viens no tiem verifikācijas aspektiem. Tāpēc, ja, piemēram, man būtu iedvesma veikt šīs lekcijas, bet man nebūtu tas, es neparbaudītu to baznīcā, varbūt būtu pilnīgi citi augļi. Es nezinu, un tāpēc, lai nesabojātu, es izdarīju tā. Tā kā, ļoti laba metode, un jūs varat redzēt mani kā liecinieku, kā tas darbojās. Bet pāriesim pie šiem augļiem, lai mēs šos augļus ieraudzītu, un kas varētu liecināt. Es nesaku, ka tas ir 100%, bet tas varētu liecināt, ka pieredze kādam cilvēkam bija autentiska. Garīgas pieredzes sekas ir cilvēka pilnveidošanas. Cilvēks kļūst labāks, nobriedušāks, dievbijīgāks. Viņš dzīvo likumiskāko dzīvi. Piemēram, tas, ko es jums mācu, tas liek man pašam, negribu teikt piespiest sevi, jo tas nav pareizais lēmums, bet disciplinēt sevi, lai pašam nedarīt pretrunā ar to, ko es jums tagad saku. Ja? Redziet, garīga pieredze, kad es vēlējos kaut ko darīt, ja, un verificēju to baznīcas labumam ar attiecīgo personu, kas baznīcā ir kurai baznīca uzticējusi šo pienākumu, mēģināt palīdzēt verificēt, tagad šīs lietas var atnest labus augļus. Ja, un tas pašam man palīdz būt integrālākai personai. Nesaku, ka uzreiz esmu ideāls, ne, un dusmojos un grekoju un tā tālāk, bet vismaz apziņa, ka kaut kas nav kārtība, jau parādās. Ja es runāju jums par kaut kādām lietām, bet pats šīs lietas nedaru. Tā kā garīga pieredze ir cilvēka pilnveidošana plašā šī vārda nozīmē. Nākamā lieta. Cilvēka rīcība, tas ir turpinājums tam, ko es teicu, vairs nav saskatāmas vai ar laiku zūd. Tādas uzvedības formas kā infantilisms, fanātisms, narcisms, egoisms, naids un tā tālāk. Jo, kad cilvēks gūst garīgu pieredzi, viņš var būt neideāls, pat pavisam neideāls. Ja? Bet no otras puses, cilvēks pilnveidojas, un viņam atkrīt viss tas, kas viņam kādreiz lika svarīgs. Ja? Piemēram, atkal atgriezīsimies pie kaut kādām kristīgām grupām, kuras uzskata, ka tieši viņu lūkšanas veids ir vislabākais. Bieži vien var gadīties, ka šie cilvēki pat kultivē naidu pret citiem. Ja? It īpaši Latvijā ļoti populāri, tagad mazliet norima, bet bija ļoti populārs naids pret pāvestu. Ja? Jo Francisks viņam nepatīk, jo viņš tur izdod tādus dokumentus, kas nav cilvēkam pa prātam. Es arī esmu kritisks pret viņa dokumentiem, neapšaubāmi. Un brīžiem es lasu un domāju, nevarētu savādāk to noformulēt, lai nebūtu man to dusmu, lai es nedusmotos, lai man nevajadzētu pašam meklēt skaidrojumu šim tekstam. Ja? Kāpēc ir tik sarežģīti? Neapšaubāmi arī man gadās. Bet ja rodas naids, ja rodas infantilisms, fanātisms un tā tālāk, un tas nepazūd. Tas nozīmē, ka pieredze nebija īstenā, ka pieredze nebija autentiska. Bet ja pazūd, ja kad cilvēks ienīda kādu, bet kļūst ciešāk, tad viņš pacieš vairāk, ja kļūst pieņemošs, ja kļūst inkluzīvāks, ja, tā varētu to pateikt. Tad ir ok. Tas nozīmē, ka tas ir auglis tam, ka šī garīga pieredze, ko viņš ieguva vai gūst vai turpina gūt, viņa ir autentiska. Nākošais. Garīgas pieredzes saturs nav pretrunā ar vesela saprāta normām. Ja, un arī pēc tam tas atspoguļojas arī uzvedībā. Kaut arī baznīcas aprindās bieži vien tiek kritizēts šis jēdziens veselīgais saprāts. Bet es atgādināšu, ka ticība un reliģija ir racionālas. Līdz ar to šo rāciju, šo prātu, šo intelektuālo sfēru mēs nevaram nepamanīt. Mēs nevaram šo sfēru atmest no mūsu arī garīgas pieredzes un garīgas dzīves vispār. Līdz ar to, ja kaut kāda garīga pieredze man liek darīt kaut ko, kas ir pretrunā ar veselīgu saprātu, tad ir problēma. Ja. Ir izņēmumi, neapšaubāmi, bet par šiem izņēmumiem būtu jāparunā ar garīgo vadītāju, lai nebūtu pašam, tikai un vienīgi pašam šīs neparastas lietas verifikatoram. Jo pretējā gadījumā var gadīties tā, ka es atkal
kanonizēju savu muļķību. Es tagad mēģināšu to ilustrēt ar piemēru. Iedomāsimies, ka Dievs guva tādu pieredzi. Tāda pieredze bija svētajam Filipam Nerī. Svētais Filips Nerī bija ļoti inteliģents cilvēks. Viņš bija ļoti dievbijīgs, bet viņš vēlējās būt pazemīgs. Un tāpēc viņš darīja brīžiem kaut kādas neīpaši adekvātas lietas, lai viņu neuzskatītu par visinteliģentāku, vissvētāku un tā tālāk. Protams, ka viņš negrēkoja, lai viņu uzskatītu par nesvētu, bet tomēr viņš gan nodzina bārdu tikai no pusi no savas sējas, lai parādīties cilvēkiem, ka neīpaši varbūt pie pilna prāta. Bet tas ir izņēmumi. Tas nenozīmē, ka tas jādara visiem. Un noteikti Filipam Nerī bija racionālais skaidrojums, kāpēc viņš to dara. Ja nav racionālā, veselīga saprāta skaidrojuma, kāpēc es to daru, šeit ir problēmas ar to garīgas pieredzes autentiskumu, vai vismaz problēmas ar augļu noteikšanu vai augļu iztenošanu. Nākoša lieta. Cilvēks paliek drīzāk diskrēts. Tas nozīmē, ka viņš netaisa no savas pieredzes kaut kādu spektaklu. Viņš netaisa no tā teātri. Ko es gribēju pateikt ar to? Kad cilvēks gūst kaut kādu pieredzi, pirmais, kam viņš ir tiesīgs to atklāt, tas ir garīgais vadītājs. Varbūt arī savs arī baznīcas attiecīgs priekšnieks, bīskaps, prāvests vai klostera priekšnieks. Bet viņš to atklāja ne tām dēļ, lai palielīties, bet tikai un vienīgi, lai verificētu. Bet ja cilvēks par savu garīgu pieredzi sāk runāt publiski, man ir problēma, es runāju par savu garīgu pieredzi, nejautāju savam garīgajam vadītājam, bet tas ir diezgan spontāni un ceru, ka jūs man to neparmetīsiet un kungs arī. Bet katrā ziņā, ja cilvēks atklāja to, dziļāku, spektakulārāku garīgu pieredzi, mēģināšu sevi kaut kādā veidā glābt, tad šajā gadījumā ir problēma. Ja cilvēks sāk taisīt teātri, ja cilvēks sāk no tā taisīt, bet sava garīga vadītāja atļaujas vai sava priekšnieka atļaujas, kaut kādas lietas, padarīt sevi par īpašu. Tad šajā gadījumā ir tā, ka man rodas jautājums, vai šī pieredze ir pieredze. Un es neatklāšu, protams, grēksūdzes noslēpumus, jo ne par to iet runa, bet man gadījās arī diktēt kādu, kuram bija tāda it kā garīga pieredze, bet pret šo cilvēku man bija iebildumi. Un es arī viņam acīs skaidri to biju teicis. Un pēc tam, kad viņš palūdzā grēksūdzi, viņš man aizvera mutī, es vairs neko nevaru teikt. Bet tomēr es izvēlējos šo kalpojumu vest līdz galam un šo krustu panest līdz galam. Bet tagad vairs par vienu no cilvēkiem, kuram, manuprāt, nav autentiska garīga pieredze, bet kurš gūst zināmu slavu, ne Latvijā, es diemžēl neko vairs nevaru pateikt. Tā kā šeit ir tāda lieta, ka viņš izdarīja ļoti viltīgi, bet es gribu būt godīgs. Viņa lieta, vai viņš būs godīgs vai nē, bet katrā ziņā tādi teātri, kas notiek brīžiem arī Latvijas baznīcās, man ir ļoti lielas aizdomas par to visu. Man ir ļoti lieli iebildumi. Ja bīskaps atļauj, labi, bet iebildumi man paliek. Jo es uzskatu, ka tomēr saskaņā ar to, ko es mācījos, autentiska garīga pieredze visbiežāk ir diskrēta. Priekš manis ļoti labs piemērs ir svētā Faustina Kovaļska. Viņa rakstīja dienas grāmatu, jo garīgais tēvs viņa lika to darīt. Viņa nepublicēja to savas dzīves laikā, jo vairāk šī dienas grāmata bija uz aizliegto grāmatu sarakstā. Bet šodien te ir viena no populārākām grāmatām, katoļu, ne tikai tirgu, bet arī katoļu garīgajā dzīvē. Redziet, kalpo mazliet savādāk nekā Faustīna būtu to pat padomājusi. Nākoša lieta, cilvēks pieaug tuvāk mīlestībā. Viņš nekļūst asociāls un mizantropisks.
Nākoša lieta, ja jūs runa par pārdabiskiem fenomeniem, tad šeit jo vairāk cilvēks tos neafišē. Pārdabiskie fenomeni, piemēram, dziedināšanas, tur dievmāte parādās un tā tālāk, viņš tos neafišē, bet viņš to pakļauj baznīcas verifikācijai. Vai tam personām, kuras baznīca nozīmē, lai šīs lietas verificētu. Lūdzu tikai nedomāt, ka es esmu tagad baigais baznīcas fanāts un visu nododu. Tas, ko es saku, tam ir arī racionāls pamatojums, bet nav laika skaidrot visus šos pamatojumus. Tāpēc ceru, ka ticēsiet man uz vārda. Bet katrā ziņā tas ir saistīts ar to iepriekšējo, ja, kā mēs padodam baznīcas verifikācijai. Nākošais moments – cilvēks nepiespiež Dievu, lai Dievs atkārto viņa garīgo pieredzi. Tas arī ļoti svarīga lieta. Kāpēc? Jo katra pieredze ir pestīšanu nesoša. Tas ir pilnīgi pirmais mērķis. Ja es vēlos garīgo pieredzi, jo es jūtos labi šīs pieredzes notikšanas laikā, vai tāpēc, ka šī pieredze man atrisināja kaut kādas manas problēmas, vai mani izdziedināja pat. Ja es Dievu mēģinu piespiest šo pieredzi atkārtot, tad ir jautājums, vai man ir svarīgs Dievs vai viņa dota pieredze. Ja? Šeit ir tā pasivitāte. Nu un pēdējais. Autentiska garīga pieredze ved cilvēku uz vienkāršību un uz atvērtību otram cilvēkam, nevis uz kaut kādu saudabīgu gnosticisku noslēpumainību, uz kaut kādu ekskluzīvu piekritēju grupu un tā tālāk. Jo ļoti daudziem viltus mistikiem tieši tā gadās. Viņš atklāja tikai nedaudziem kaut kādus noslēpumus. Tur iekšējā grupa, viņiem ir savi noslēpumi, viņiem ir savas zīmes, tāds tipa tādi masoni baznīcas iekšā, jā, protams, kvazi masoni. Bet patiešām, ja cilvēks veido ekskluzīvo grupu, tad ir problēmas, vai tas izveidojums balstās uz autentiskas garīgas pieredzes. Mēs esam īpaši, ja? Jo šajā gadījumā notiek, neteikšu, ka šķelšanās, bet vismaz tāds solis uz to pusi. Cilvēks virzās uz šķelšanās pusi. Protams, šeit ir otrā medaļas puse, ja, jo, piemēram, arī klostra kopienas viņas ir slēgtas. Nevar tā atnākt no ielas, labdien, es esmu jūsu tante, uzņemiet mani. Ne. Cilvēks arī iziet iniciācijas procesu, postulāts, noviciāts, sveculīme un tā tālāk notiek verifikācija. Tas ir otrā medaļas puse, ja, bet no otras puses pamēģināt gan jau var katrs. Ja. Tā kā nav tā, ka cilvēka automatiski izslēgs. Ja. Protams, ka gadās tādā pirmās sarunas laikā var skaidri pateikt, ka cilvēks neder šai kopienai, ja, ka varbūt, paņemšu vienu piemēru, ja, kas ļoti bieži gadās, bieži negribu teikt bieži, ne, laiku pa laikam gadās, ka garīgajā seminārā mēģina iestāties cilvēks ar garīgajiem traucējumiem, ja, psiholoģiska veida traucējumiem. Šajā gadījumā viņu vienkārši nevar uzņemt, ja, jo, ja viņam ir šie traucējumi, tas viņu diskvalificē nevis tāpēc, ka viņš ir sliktāks cilvēks, tikai tāpēc, ka viņš nevarēs šo kalpojumu veikt. Ja, jo tāpat, ka nevarēs šo kalpojumu veikt cilvēks, piemēram, kurš nevar lasīt, ja, kurš ir akls, jo, kā viņš lasīs no misāles tekstus, kā viņš lasīs brevijāru, ja, un tā tālāk. Ja. Tā kā šeit ir ļoti līdzīga situācija. Ok, darbie draugi, gandrīz pusotru stundu, 2 akademiskās stundas mēs esam ar jums nosēdējuši. Paldies jums par jūsu uzmanību, un mēs arī turpināsim mūsu lekcijas arī nākotnē, sekojiet līdzi anonsiem. Visu labu, ar Dievu, un tiksimies latviski, laikam runāsim par garīgas dzīves teoloģiju, pēc 2 nedēļām runāsim par miesas nozīmi garīgajai dzīvē. Visu labu, atā un priecīgu jums dienu vai vakaru. Ar Dievu!